23. janvārī ar smskredit.lv fonda Labie darbi iniciatīvu un daudzu atsaucīgu brīvprātīgo palīdzību tika uzcelta un atklāta jauna apsildāma kaķu māja Tukuma dzīvnieku patversmē. Man ir patiesi prieks, ka tik ļoti daudz cilvēki arī atsaucās mūsu aicinājumiem, jo tas ir pirmā reize, kad mēs aicinājām sabiedrību nevis balsot par projektu, bet veltīt savu laiku, lai atbrauktu uz šo vietu un apvienot mūsu labo domu, labu darbu un spēkus, paveiktu šo lielisko labo darbu. Finansējuma summa, ko mēs plānojam vēl papildus piešķirt dzīvnieku Tukuma patversmē, noteikti būs liela. Un es ļoti ceru, ka arī patversmes sunīši un kaķīši ar to būs vēl priecīgāki. Šīs kaķu mājas būvniecība norit jau vairāk kā 2 nedēļas profesionāli būvnieku uzraudzībā, jo uzbūvēt māju vienā dienā ir praktiski neiespējami, tāpēc šodien mēs pieliekam tādus gala pieskāriens mājai, lai viņi būtu gatavi. Paralēli šīs kaķu mājas būvniecībai jūs varat redzēt arī cilvēki būvē suņu būdas, jo arī suņiem, kas dzīvo šajā patversmē, viņiem vajag siltas mājas, kur pārnakšņot. Un, mums bija vairāk draugi, kas palīdzēja gan ar būvmateriālu piegādi, ir profesionāli būvnieki, kas šodien atbraukuši, lai tiešām pieliktu šos te profesionālos pieskārienus pēdējos. Tā kā tiešām ir Tukumā dzīvo lieliski cilvēki, mums pat ir Tukuma mērs atbraucis palīdzēt, tā kā šodien ir skaisti, lai gan augsta diena, sniedziņš snieg un viss ir lieliski. Patversmē mīt vairāk nekā 80 kaķu, bet to skaits nemitīgi palielinās, tāpēc daļai kaķu nācās dzīvot ārā augstumā. Tagad sapnis par jaunu kaķu māju ir īstenojies. Paldies cilvēkiem par viņu atsaucību, palīdzību. Un vislielākais prieks, ka cilvēki zina, ko dara. Katrs kaut ko atrada sev liederīgu. Suņi pastaigājās, māja būs gatava. Liels paldies visiem! Sirsnīgs paldies! Mājaslapā labiedarbi.lv turpinās ziedošana Tukuma dzīvnieku patversmei.